Es dzirdēju, ka jūs esat iesaistījušās arī zāļu biznesā. Jā, jums patīk ļoti tie zāļu reklāmas. Tā ir, tur ir potenciāls, jo cilvēki ir vien vairāk slimo, un tur mēs redzējām biznesa iespēju. Un reāli jau tajā zāļu biznesā baigā nauda ir, un ja tev ir nauda, tad tas visiem skaidrs, ka veselība, laime, ģimene, tas nāks pats no sevis. Un tev nevajadzēs laupīt, jo tev būs. Tu vari nopirkt to frizētavu. Jā. Esam mierā. Vēl arī to pārdevēju piekaut, to nopirkt un to laupītāju. Visus nopirkt. Var nopirkt speciāli pārdevēju piekaušanai. Esam mierā. Ir cilvēkam patīk vēl, kas pat gribētu. Nu, mums jau tagad ir apmēram tik naudas no tām zālēm, ka varētu šitādu uztaisīt. Jā. Mums raidījumā mēs it kā parasti uzsveram to, ka mums nav daudz reklāma, bet šis viens no tiem retajiem, kad mēs uztaisīsim nelielu izņēmumu. Un es saprotu, ka mēs parādīsim reklāmu, bet tā ir jūsu pašu tāda režisēta reklāma, ja jūsu pašu ideja. Mūsu aģentūra. Un iedvesma? Iedvesma ir no citas reklāmas. Tur Panzilan tāds medikaments ir. Un tur tā Regīna Devīta piedalās un Dainis Porgans, aktieris. Tie ir labi. Jā, un viņi ir ieradusies uz šo aptieku iegādāties zāles Panzilan, bet viņi nevar atcerēties, kā viņas sauc. Tāpēc viņi domā, paņemšu pannu līdzi. Panna, Panzilan, nu tādzreiz. Tad atcerēšos, un tad viņi ienāk pie Daina Porganta un izvelk to pannu, un situācija ir atrisināta. Un tur mēs redzējām, ka tur ir potenciāls. Un domājam, ka taisīsim kaut ko savu. Lieki stāstīt to, kas ir apskatāms, tāpēc lūdzu video jaunām absolūti zālēm. Labdien! Jūs kaut kā palīdzēt? Jā. Man kaut ko pret galvas sāpēm laikam vajadzēs. Sakiet, kādas ir sāpes vairāk tādas spiedīgas vai tādas durošas vairāk? Es nezinu, durošas. Jums kaut kā palīdzēt? Kā es varu? ¿Cómo sapiens? No homo. They try to get me go to homo, and I say no. No homo mazina visas tradicionālās, netradicionālās orientācijas izpausmes. No homo. Nepamatota zāļu lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.